ko jūs šobrīd gribētu asociatīvi salīdzināt Latvijas vēlētāju potenciālu un arī sevi? Nu, laikam, tomēr katram personiski jāuzņemās tāda liela atbildība, jo situācija, manuprāt, ir ļoti kritiska. Es domāju, ka mēs Latviju vispār varam pazaudēt, un citas izējas nav. Katram jāpieiet ārkārtīgi atbildīgi. Sakiet, tieši šogad jums ir šī kritiskā sajūta? Sāsinājusies visvairāk? Jā. Ir tāda sajūta, ka divu iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka tiešām tik ārkārtīgi daudz dodas prom. Otrs tas, ka mēs šeit palikušie jūtamies tā bezjēdzīgi un it kā nav nekādas perspektīvas sakarā ar to, ka ne valdība, ne saima nemaz necenšas kaut kādu perspektīvo plānu veidot. Tiešām ir tāda sajūta, ka katrs rauš, cik vien var saraust, kamēr viņš ir pie tās silas. Un ir tāda bezjēdzīguma sajūta. Un es domāju, ka mēs nedrīkstam tam padoties. Tiešām, ja nu mums nav tas gaišais tēls, kuram varētu tā uzticēties 100% droši, tad laikam jādomā ir par to, kurš reāli dara no tiem zināmajiem jau kandidātiem. Jādomā par to, cik ļoti mēs esam muļķoti, krāpti, piesmieti, kas ir izdarīts ar mūsu vecākiem, bērniem, skolām. Un tomēr jācenšas atrast kādu spēku, kurš vismaz nav tik iznīcinoši agresīvs, kurš varbūt nav tik negausīgi sev rausošs. Kur jūs saskatāt pašas problēmas cēloni? Tā ir vērtību krīze? Es tomēr domāju atkal joprojām to personisko atbildību. Es domāju, ka tad, kad cilvēks ir ticis tajā lokā, kur viņam vairs nav nekāda, pat ne mazākā sakara ar realitāti, ar to, kā dzīvo visa Latvija, neatkarīgi no tautības. Un tad, kad viņi nonākuši tajā nelielajā šaurajā lokā, tad ir tāda sajūta, ka viņam notiek kaut kāds klikšķis un viņi sajūg prātā. Un tad ir darbība tikai uz vienu, iegūt pēc iespējas vairāk privāto labumu. Un tiklīdz cilvēks, esot ļoti atbildīgā amatā, pirmkārt domā par pašlabumu, tad ir viss pa galam. Un es domāju, ka nekad nav pa vēlu. Jebkurš cilvēks, kurš atrodas saimā vai valdībā, viņš var pateikt sev stop un, teiksim, kaut vai privāti sākt nodarboties ar bojā ejošo tautas daļas atbalstīšanu, ja? Jo mēs katrs varam ārkārtīgi daudz personiski darīt. Un pat, ja es, teiksim, nevaru apturēt kaut kādu kopīgo sistēmu, es taču, teiksim, varu no saviem miljoniem katru mēnesi, teiksim, 100 lats ziedot savai 1. klases skolotājai, kur mirst badā, un tas taču nav nekas grūts. Es saprotu, ka miljonāram varbūt 100 lati ir milzīga nauda, bet cilvēkam, kas pelna, teiksim, tur 10 000 mēnesī, un tāda ir ārkārtīgi daudz, tie varbūt, ka var atraut 100 latus no savas, teiksim, tā lielā katla. Es domāju, ka ļoti daudz personiski katrs var darīt, kaut vai tādēļ vien, lai nomierinātu savu sirdsapziņu, tas arī visam labi. Jo man kaut kā liekas, ka valdības un saimnes cilvēkiem nav pilnīgi nekādas informācijas, kā cilvēki dzīvo. Un to var labot, jo var jau painteresēties. Es tiešām varu sasumēt to, ka katram jāatbild personiski. Kaut kā varbūt tas ir tas aspekts, kurā var kaut ko saglābt. Jo ja personisku atbildību izjūt sākot no prezidenta un beidzot ar jebkuru no mums, kam mums liekas, ka mēs neko nespējam ietekmēt. Un tik un tā personisko atbildību vēlreiz, jā. Un tas man liekas, ka varētu līdzēt. Kaut vai nekultivēt tur kaut kādas drausmīgas agresiju, jeb postīšanu, es tiešām laukos dzirdu, kā šauj tās gājputnes apšaudi, ja. Es domāju, es personiski laikam nešautu to pīli, kuri pārlidojusi 1000 kilometru pāri okeānam, lai šeit viņu dzimtenē kāds
bāleliņš ar augstām acīm nošauj. Nu, tādi daudz nieku, bet man liekas, ka tad, kad tie nieki sasumējās, kaut vai tagad gribās spļaut zemē, tad nenospļaujies, un kad gribās mest to plasmas pudeli mežā, tad nenomet, un tā vēl, un man liekas, ka no tā viss kopā veidojās kaut kāda cita Latvija. Man tā tiešām liekas, ka ikvienam ir roka jāpieliek. Bet kā šo Latviju jūs cenšaties šobrīd mainīt kā režisori? Nu, nekā, tas jau nav tāds. Es domāju, ka mākslinieki jau vienmēr strādā no sirds un ar pilnu atdevi, un tas jau nekad nemainās. Kāda arī iekārta nebūtu, lai kāda arī var nebūt, un lai kāda arī alga nebūtu. Protams, ja, tas jau arī ir tas, kādēļ var, teiksim, tādu mākslinieku arī apcelt, jo viņš jau tāpat darīs. Bet tā mākslā tieši burtiski, teiksim, aģitēt, nu, es tur laikam tādu īsti lielu jēga neredzu, bet es domāju, ka katrs labi darīts darbs darbojas mums par labu, jebkurš. Arī tad, ja pavārs uztais brīnišķīgu zupu. Vai šīs vēlēšanas, jūsuprāt, izšķirs kaut ko ļoti kardinālu Latvijai? Nu, tā var būt, jo tomēr ir daudz spēku, lai arī kā tur nesmējās, ka tā ir mūsu fobija, bet nu, protams, ka ir daudz spēki, kur vēlas, nu, teiksim, Latviju padarīt par tādu satelītu valstiņu, tādu pilnīgi atkarīgo valstiņu. Un, protams, ka mēs varam teikt, ka mēs jau tādi esam jau tagad. Bet gribās vienot, ka līdz galam vēl tomēr mēs neesam pilnīgi satelītu valstiņu. Nu, tagad jau gan ļoti nopietni mūsu valdība pieķērsies pie kultūras iznīcināšanas, un ja to kultūru izdosies iznīcināt, tad es domāju, jo zemniecība jau gandrīz iznīcināta ir. Kā saka, zemkopības ministrs Čakli to izdarīja un akurāti. Un ja iznīcinās arī kultūru, tad jau maz kas paliek pāri no Latvijas. Tā ir. Tādēļ ir jāturās.